Sākam Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes izlaiduma svinīgo ceremoniju. Lūdzu ievest absolventus. Izlaidumā piedalās studiju prorektore Ilma Neimane, zinātnes prorektore Ieva Ozole, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane, studiju programmu direktori un 8 dažādu studiju programmu 54 absolventi. Dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Vārds zinātnes prorektorei Ievai Ozolei. Mīļās absolventes, mīļie absolventi, godātie kolēģi, mācību spēka profesori, absolventu tuvinieki, izlaiduma viesi. Šodien universitātes vārdā es jūs apsveicu Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes izlaidumā, kad diplomus saņems jaunie bakalauri un maģistri, kas ir studējuši divās Liepājas universitātei ļoti svarīgās jomās, divos svarīgos studiju virzienos. Tās ir valodu un kultūru studijas un māksla. Visas šīs programmas, kuru absolventi šodien ir mūsu priekšā, jau kopš 90. gadu vidus ir ļoti labi bijušas novērtētas ikvienā no akreditācijām. Un arī jaunākajā no tām abi virzieni ir ieguvuši maksimālo vērtējumu. Un te universitātes vadības vārdā liels paldies fakultātes dekānei, asociētajai profesorei Zandai Gūtmanei, prodekānei, asociētajai profesorei Intai Klāsonei, programmu direktoriem un viņu veidotajām komandām, jo nevienas programmas attīstība nav iespējama bez radošas
mācību spēku komandas. Un, protams, paldies jums, absolventi, jo katrs savā studiju laikā brīvprātīgi vai ne tik ļoti jūs bijāt iesaistīti gan programmu novērtēšanā, gan sarunās ar ekspertiem, un arī jūs devāt novērtējumu šīm programmām. Šodien jūs saņemat diplomus vienādas krāsas vākos, un visiem jums tiek piešķirts viens grāds, ja esat studējuši vienā programmā. Bet diploma saturs tomēr ir atšķirīgs, jo šajos vāciņos jūs saņemsit apliecinājumu un novērtējumu katram studiju kursam, ko esat 3, 2 vai cik katras programmas ilgums ir bijis, gados apguvuši, apliecinājumu par to, ka esat bijuši ārzemju studijās, bet daudz kas nav ierakstīts šajos vāciņos, un 2 lietas šajos vāciņos nav ierakstītas. Te nav ierakstīts kādus studiju biedrus, kolēģus, jūs esat satikuši studiju laikā, un droši vien turpmāk tie būs jūsu valsts, iespējams visu turpmāko dzīvi. Tur nav ierakstīts kādas koleģiālas saites jums ir izveidojušās ar mācību spēkiem, ar darba vietām, kuras daudziem no jums ir bijušas, un arī tas nebija iespējams, ja jūs šeit nestudētu. Un otra lieta, kas nav ierakstīta, bet ko katrs no jums ceru zināt, ir tas, ko jūs nezināt. Jo nevienā mācību līmenī, nevienā studiju līmenī nav iespējams uzzināt visu. Un jo tālāk mēs studējam, jo mēs saprotam, cik daudz vēl nezinām. Un lai tas jums ir izaicinājums un prieks turpmākajā dzīves ceļā izzināt. Un lai jums nekad nerodas vēlēšanās šajā ceļā teikt, mirkli, tu esi skaists, apstājies, jo tā izziņa, dzīve, radošums beidzas. Šodien mēs klausīsimies Liepājas universitātes himnu, kur ir sacerējuši 2 Liepājas kultūrai un Latvijas kultūrai nozīmīgi cilvēki, Olavs Gūtmanis un Andris Kontauts. Un šajā himnā ir vārdi par Liepu, kam ir saknes un galotnes. Un es jums novēlu stipras saknes jūsu dzimtā, jūsu dzimtajā vietā, jūsu dzimtajā zemē, un brīvas un spēcīgas galotnes, lai tās plešas tik tālu, cik jūs vēlētos. Dāmas un kungi, Liepājas universitātes himnā. Thank you.
Aicinu studiju prorektoru Ilmu Neimani nolasīt Izglītības un zinātnes ministrijas ministra Vjačeslava Dombrovska apsveikumu. Cienījamie absolventi, izglītībai visos laikos ir bijusi un būs nenovērtējama nozīme, un gudri un erudīti cilvēki ir ikvienas valsts lielākā vērtība. Iegūtais augstākās izglītības diploms ir apliecinājums, ka esat izvēlējušies savu profesionālo ceļu un mērķu sasniegšanā ieguldījuši daudz darba un enerģijas. Tas ir pierādījums jūsu varēšanai, zināšanām un gribas spēkam. Man gribas ticēt un novēlēt, lai savas iegūtās zināšanas un talantus ieguldāt Latvijas labā un tās izaugsmē. Neapstājieties pie sasniegtā, pasaule ikdienas piedāvā jaunus izaicinājumus, kur pieņemšanā nepieciešama atkal un atkal mācīties, apgūt valodas, jaunas tehnoloģijas un daudzas citas prasmes. Lai studiju laikā iegūtā prasme mācīties ir pamats visai turpmākai dzīvei, mūža izglītību izvirzot par vienu no saviem vissvarīgākajiem mērķiem. Lai panāktu augšupēju valsts attīstībā, mums ir jāpaļaujas uz jauno paudzi, kas ienāk sabiedrībā ar pozitīvu attieksmi pret dzīvi, ar gatavību uzņemties atbildību par sevi un citiem, kas ir spējīgi pieņemt drošus un patstāvīgus lēmumus un turpmākajā dzīvē nodrošināt Latvijai stabilu un godpilnu vietu Eiropā un pasaulē. Veiksmi un izdošanos tālākajā ceļā virzoties uz nākamu mērķu sasniegšanu. Patiesā cieņā Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis. Vārds Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekānei Zandai Pulkinai. Absolventi, cienījamie kolēģi, cienījamie Liepājas universitātes viesi, arī man šodien ir tiešām liels prieks sveikt mūs visus šajos svētkos. Jau absolventiem ienākot zālē, mēs dzirdējām, ka šodien diplomus saņēmis 54 humanitāro mākslas zinātņu programmu līdzšinējie studenti no šīs dienas absolventi. Fakultātei droši vien, ka tas nav ļoti liels skaits, un mēs nevaram lepoties ar daudzskaitlīgu absolventu skaitu. Bet ir kaut kas, ar ko mēs varam lepoties, un šajā gadā varam lepoties jo īpaši, jo ieklausieties šajos skaitļos no 154 absolventiem, 33 šī gada beidzēji ir nobeiguma darbos, tad bakalaura darbos, maģistra darbos, arī eksāmenos ieguvuši izcilas un teicamas atzīmes. Es domāju, ka tas var būt tiešām katras fakultātes prieks. Bet es domāju, ka mēs visi zinām arī to, ka ne jau viss ir novērtējams atzīmēs, kādā atzīmes skalā, ka ne jau viss ir izmērāms. Un es domāju, ka gan studenti, gan pasniedzēji ir sapratuši to, ka ir kaut kas, kas paliek ārpus šīm atzīmes skalām un ārpus vērtējumiem, ar kuriem, jā, mēs tiešām varam lepoties. Un tas, kas paliek pāri, tā droši vien ir tā sajūta, vismaz no docētāja puses, tas, es domāju, ka man pārējie arī piekritīs, tā ir tā labā sajūta, ka tu redzi, ka students mainās. Viņš izvirza sev kādus jaunus, citus mērķus, viņš grib kaut ko sasniegt. Imants Ziedonis kādā epifānijā ir teicis, ka laime tā ir savas kustības izjūta, augt gribēšana un augt izcīnīšana. Nu, iespējams, ka mēs varētu diskutēt ar dzejnieku par to, vai augt gribēšana un augt izcīnīšana ir laime. Jo parasti tajā brīdī šo vārdu droši vien, ka mēs nelietosim, jo tas ir smags, grūts darbs pašam ar sevi. Bet viens gan ir skaidrs, un droši vien, ka katrs, kurš šo te augt izcīnīšanu sevi ir izcīnījis, piekritīs, ka šīs sajūtas sniedz piepildījumu. Un tieši tāpēc es novēlu mums visiem, gan jums absolventi, gan arī mums cienījamie docētāji, neapstāties šajā kustībā, neapstāties šajā sevis pārvarēšanā, jo tieši tas ir tas, kas
sniedz piepildījumu. Un tad arī varbūt nav tik būtiski. Vai mēs šo kustību turpinām kā sprinteri, ātri skrienot, kā maratonisti, izturīgi skrienot, vai kā soļotāji, apņēmīgi virzoties uz priekšu. Vai varbūt, ka mēs ejam un apstājamies ik brīdi, lai dzirdētu, redzētu, sajustu sevi un otru cilvēku sev blakus. Jo galvenais jau droši vien nav tas punkts, uz kur mēs aizskrienam. Galvenais ir ceļš. Un tāpēc es tiešām novēlu visiem šodienas absolventiem neapstāties savā kustībā, un lai tā ir jūsu individuālā kustība, tieši tāda, kā jūs to gribat, kā jūs to spējat un varat. Un lai jums ir priecīga šī diena, un lai tālāk veicas viss, ko jūs tālāk esat iecerējuši turpmāk darīt. Jā, katrai dienai ir savs brīnums. Šie svētki ir kā neliela apstāšanās, lai padomātu par to, cik garš ceļa posms noiets, kas ir paveikts, un par to, kas vēl darāms, kā ejams. Jo nav tā, ko nevar. Var daudz ko, lai pietiek mīlestības, lai pietiek gudrības un lai pietiek izturības. Būs mīlestības trauksme izsmējās. Un bez jūsu mīļajiem noteikti arī šodien būtu ļoti grūti šeit būt. Un šobrīd muzikāls sveiciens jums, absolventi, jo šodien mums muzikālu sveicienu sniedz Normons Karpičs un Gatis Jugāns. Jā, mēs ar Gati gribējām tomēr īpaši nodot sveicienu izlaidumā mūsu grupas biedram Gatim, kas arī beidz skolu, tā kā sveiciens viņam no mums. It takes a crane to build a crane. Takes 2 floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. It takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. It takes a night to make it down. It takes a day to make you your brother. It takes some old to make you young. It takes some gold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is. And it takes them fears to make you trust. It takes those tears to make you trust. It takes the dust to have it body. Singing la 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 la, life is wonderful. La 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 la, life goes full circle. La 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 la, life is wonderful. La 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 la. And it takes some silence to make sound. It takes a loss before you found it. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain.
vēlos novēlēt šodien jums, lai vienmēr pasaulē būtu kaut kas, ko gribi iemācīties vēl, ko vēlies darīt, kāda vieta, kur vēlies nonākt, un cilvēks, kuru gribi satikt. Dārgie absolventi, vārds jums! Labdien, labrīt, labdien. Es runāšu dizaina kursa vārdā. Un man kursbiedri jautāja, vai man ir sagatavota runa. Nē, nav. Jo es domāju, ka mēs esam pavadījuši 4 gadus, ilgus, spēcīgus gadus, ka šajos gados jau viss jau īstenībā ir pateikts. Un tagad mēs tikai varam priecāties un turpināt savu ceļu. Un es gribētu, protams, pateikt lielu paldies pasniedzējiem par izturību, pacietību, vecākiem, ģimenēm, draugiem un visiem, kas kaut kur iekšā par mums turēja īkšas un mēs te sēžam tagad. Un, un tad es novēlu kursam un arī pārējiem visiem neapstāties un turpināt tas, ko kāpēc vispār mēs šeit sākām studēt, novērtēt to visu un apdomāties, ko mēs ar to visu vispār gribam savā dzīvē pateikt. Un, kas zina, varbūt kādu dienu jūs ieraudzīsiet apkārt kaut ko skaistu, dizainā vai mākslā, un, kas zina, varbūt kāds no mums šeit klātesošiem būs tā autors. Paldies! Beidzot ir pienācis tas brīdis, kad arī mēs, Baltu filoloģijas un kultūras studenti, varam teikt paldies. Paldies gan universitātei, gan pasniedzējiem, un paldies arī vienu otrai, jo aizrautīgs un atsaucīgs kursbiedrums noteikti ir pusi no panākumiem. Un es droši vien nemelošies teikšu, ka mums visām bija brīži, kad šķīst, ka varbūt nav vērts, un brīdis, kad šķita, ka varbūt teicieni no studentu folkloras filologs nelūdz žēlstību, filologs mirst stāvs, mums vajadzēja pateikt tajā brīdī, kad mēs iesniedzām dokumentus, lai mēs zinātu, kas mūs sagaida. Un tomēr tagad, lai cik banāli tas arī neizklausītos, šķiet, ka tas bija tikai vakar, kad mēs starp brīdī runājām, ka 3 gadi tomēr ir ļoti daudz, un ko mēs darīsim pēc tam. Un es atceros, ka es teicu, ka es labprāt gribētu kaut kad nākotnē sēdēt savā lauka mājā terasē, dzert vīnu no glāzes, kas nav lielāka par vāzu, un klabināt taustiņus, vai citiem vārdiem sakot, iegrīmt radošajā darbībā. Un šobrīd es esmu pievarējis pirmo pakāpienu, lai to darītu, un tāpat kā mēs visi. Un par to tad es vēlos teikt paldies pirmkārt pasniedzējiem par iecietību, pacietību, par labiem padomiem un arī par stingriem vārdiem. Jo viņi mums šobrīd ir devuši to pirmo pakāpienu, uz kur tad palikt, vai lai apstātos, vai lai tomēr atspartos un dotos tālāk. Un tāpēc es vēlos aicināt piecelties mūsu programmas direktāru Zānu Gultmanu, lai mēs varētu pasniegt arī tādu taustām un uzskatām paldies no mūsu puses. Paldies! Paldies, paldies visiem! Labdien, ļoti priecājos jūs visus šeit redzēt. Un tad vispirms, es esmu tātad no studiju programmas māksla, un mēs esam tāds ļoti īpašs kurs, jo mēs esam tikai 4. Un kopā esam mācījušās 4 gadus. Un ir gājis interesanti. Protams, sākumā mūs uzņēma mazliet lielākā skaitā, bet esam noturējušies tāds pamats sastāvs 4 meitenes. Un tad es gribētu teikt, ka visu šo 4 gadu laikā mums ir mācījuši veseli 30 pasniedzēji, 34 meitenēm. Un tad, protams, ka daži no šiem pasniedzējiem ir kļuvuši mums mazliet tuvāk un mīļāk, tie, ar kuriem mums ir
vairāk sanāca kopā pastrādāt. Un, jebkurā gadījumā visiem pasniedzējiem ļoti liels paldies, bija ļoti jauki un pasniedzēji ļoti atsaucīgi. Bet tad dažiem tādiem mīļākajiem pasniedzējiem būs tāds īpašs paldies. Un tas saucas Mākslas pils. Tieši klāsone ir mūris, siena, pamats balsts, kas mākslas pili stingri kopā tur, bet acis nenotur, ja kaut kas neizdodas, jo blakus kļaviņš līdzās Millers stāv. Turpat spēku nepadoties vīriņa Orlovska dod, kas cits citam esam, tieši tādos brīžos jāsaprot. Jankina kopi pilī līdzās dārzu, diedzējot gudrības asnus, ļaujot pumpuriem plaukt, vēlējot jaunajiem no Latvijas neaizbraukt. Idejas dārzam līdz uzburt magazīna, ar Madaras precīzo roku, ar pārsteidzošās Viktorijas prātu, bet slaidiņš smaidot vēro rezultātu. Gabaliņu Raimonds stāsta skaistai Robertai, kā Rīgas pilī iekšas telpa senlaikos greznojās. Bet erbs ar prieku to atkal no jauna veidotu, tad Vilmane ar rakstījiem veidojumu daļotu. Un kopēji bildi fiksēt labāk prastu Rozenbachs, bet acis ievēro un zināt, kā arī baksta, un Ance atkal raksta. Tātad liels paldies pasniedzējiem, un mūsu kurs varbūt šajā gadījumā neizcelsies ar īpašu oriģinalitāti dāvanas izvēlē, bet toties dāvana ir ļoti skaisti noformēta, kas redz. Tātad tā ir dāvanu karte izdevniecībā Valters un Rapa, un mēs novēlam, lai universitāte attīstītos. Un tad šeit ir neliels ieguldījums universitātes attīstībā, lai būtu iespēja nopirkt vismaz dažas jaunas grāmatas arī tā kā no mūsu puses. Tātad liels paldies par jūsu visu darbu, pacietību. Paldies arī mīļajiem, dārgajiem radiņiem un tuvajiem cilvēkiem, kas ir izturējuši mūsu šī darba laikā. Un tātad vēlreiz paldies. Hallo. Es gibt in der Welt nicht genug Wörter, um Ihnen unseren Dank für Ihre Hilfsbereitschaft zu äußern. Stattdessen dies könnt ihr in unseren Augen und Lächeln sehen. В мире недостаточно языков и слов, с помощью которых мы можем выразить свою благодарность, наш восторг. И сегодня мы передаем все это вам через свои эмоции, улыбки и взгляды. Vrais professeurs sont comme les ponts, qui appuient les étudiants avec leur expérience et encouragent de transmettre nos connaissances aux autres. Merci que vous avez été le pont vers la lumière et la connaissance. There are not enough languages and words in the world that could express our delight, satisfaction and gratitude. You can see it in our eyes and our smiles. Cienījamie pasniedzēji, absolventi un apsveicēji. Izglītība vienīgais dievišķais un nemirstīgais mūsos. Un divas lietas – saprāts un valoda ir labākais cilvēkam. Tā ir teicis Plutarks. Šodien ir tā diena, kad mēs varam atskatīties uz pagājušiem 3 darba un prieka pilniem gadiem, kur laikā pildījām sevi ar dievišķo un nemirstīgo spēku, zināšanām. Ceļš nebija viegls, bet mums netrūka atbalsts no tuvo un mīļo cilvēku puses.
ģimenes, draugiem, radiem un arī no pasniedzēju, kur neliedz padomus vienā dzīves situācijā, arī ārpus studiju rutīnas. Kā teicis grieķu rakstnieks un filozofs Nikos Kazakis, īsti skolotāji ir kā tilti, kuri balsta students ar savu pieredzi un mutīgi nodod savas zināšanas citiem. Paldies, ka bijāt šis tilts ceļā uz gaismu, ceļā uz zināšanām. Pasaulē nav tik daudz valodu un vārdu, lai izteiktu mūsu sajūsmu, gandarījumu un pateicību. To mēs izsakām ar savām emocijām, smaidiem, acīm. Paldies! Un mēs vēlamies pasniegt dāvanu mūsu fakultātes dekānei Zandai Gūtmanai. Deviņdesmit strādā, skatībā. Cienījamie klātesošie, sveicināti. Studiju programmas Jauno mediju mākslu vārdā vēlētos pateikt paldies divām lielām ģimenēm, kas ir devušas ļoti lielu ārtavu, lai mēs šodien šeit būtu. Tātad pirmais paldies ir mūsu ģimenēm, no kurām mēs nākam. Paldies par atbalstu, bez viņu kā teikt, atbalstas nebūtu iespējams. Un otrs ir, protams, Liepājas universitātes ģimenei, kur atkal dalās vairākās saimēs, tie būtu studenti, skolotāji, pasniedzēji. Nu, tad milzīgs paldies pasniedzējiem par darbu, apjomīgo, ko jūs esat veikuši, lai sagatavotu tik daudz gudrus cilvēkus, vareni gudrus. Un paldies arī studentiem, kas ir bijuši vareni arī un labi draugi visu šo gadu garumā un laikā. Un novēlu, protams, veiksmi, jo ar šo jau nekas nebeidzās, ar šo viss sākās. Arī jāsagatavojās nākamajam mācību gadam, jāuzlabo visādas lietas, jāatpūšās, tā kā viss kārtībā. Un tagad skaistie vārdi. Maz zināt un daudz just, tas dzīvi raibu dara. Daudz zināt un maz just, tā ir liela dzīves vara. Bet daudz zināt un daudz just, tā Dieva dāvana, kas nevar zust. Paldies! Heavy metal! Jāsaka, ka es pārstāvu laikam skaitliskā ziņā vismazāko programmu, Latviešu filoloģijas maģistrs. Mēs šobrīd beidzam tikai 3, bet toties kādas 3. Jāsaka, tas ir ļoti interesanti mācīties, esot gan ļoti profesionāli pasniedzēju rokās, kas savu zināšanu un pieredzes klāstā ir tiešām gan visu spektru pārstāvi, ja tā varētu teikt. Un tad pat laikā esat līdzās arī kursu biedriem, kur ir katrs ar savu pieredzi, ar savu gadu gājumu un ar katrs ar savām zināšanām, ko mēs gan spējam vienam otram dot, gan ņemt, gan papildināt, gan vienmēr iegūt no jauna kaut ko. Un šo 2 gadu laikā es laikam atkal un atkal esmu nonākusi pie Sokrāta vārdiem, ka es zinu tikai to, ka es nezinu neko. Un tas laikam ir viens no tādiem dzinuļiem atkal un atkal satikties, mācīties, domāt, darīt un tiekties. Tādēļ es gribētu teikt visu vārdā lielu paldies visiem, kas ir bijusi ar mums šajā laikā, šajos 2 gados, noteikti krietni pirms tam un vēl ilgi pēc tam. Tie ir mūsu radinieki, tuvinieki, draugi, paziņas, kolēģi, kas ir atbalstījuši. Un, protams, milzonīgs, ja tā drīkst teikt, paldies visiem mūsu pasniedzējiem, kas ir kļuvuši par daļu no mūsu ģimenes locekļiem, ir bijuši līdzās, atbalstījuši. Un tiešām šis tieši šaurais mācību loks un šaurais mācību process ir mums padarījis ļoti tuvs un mīļus. Un es ceru, ka tas ir apusēji.
Liels paldies visiem! Godātie pasniedzēji, cienījamie absolventi un klātesošie, mēs sveicam jūs šajā dienā rakstniecības studiju maģistres. Ticiet vai ne, dzīvē patīk apjuveida kompozīcija. Braucot šurp uz Liepāju, es atcerējos iestāju pārunās minēt to, ka mums sev vairāk jāslavē. Un šajā gadījumā ar mums, es domāju, Liepājas universitāti, jo es domāju, ka Liepājas universitāte var būt bez gala lepna ar daudzām lietām. Un pirmkārt jau ar to, ka Liepājas universitāte ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā tiek īstenota unikāla maģistra programma rakstniecības studijas. Un tā ir unikāla ne tikai ar to, ka šeit augstskolas līmenī izglītību var iegūt rakstoši, ar rakstniecību, izdevēju darbību, aizrauti un saistīti cilvēki, bet arī to, ka šī programma ir starpdisciplināra. Un tas manuprāt, ir tāds ļoti, ļoti perspektīvs virziens Latvijas augstākajā izglītībā. Jo studentiem ir plašas iespējas mainīt skatu punktus. Mēs katrs nākam no citas iepriekšējās izglītības, no citas pieredzes un zināšanām un kompilējam to ar jaunām zināšanām. Un tur veidojas unikāla, jauna pasaules aina. Un turklāt katram no mūsu programmas studentiem tā ir cita unikāla, jauna pasaules aina. Bet mēs šīs ainas nevarētu nekādu izveidot, un šīs programmas vispār nebūtu bez mūsu programmas iniciatores un virzītājas un balsta un programmas direktores un humanitārās mākslas zinātņu fakultātes dekānes Zandas Gutmanis. Redzot viņas rūpes par studiju procesu, redzot viņas sejā lielu nogurumu pēc akreditācijas, dokumentu veidošanas un cīņu par to, lai mūsu programmai piešķirtu akreditāciju, mēs varam būt pārliecināti, ka studiju programmā būs visaugstākajā kvalitātē. Un tā ir vēl viena iespēja lepoties ar studiju kvalitāti, jo mums bija sajūta, ka katrs kurs, katra nodarbība ir kā stikliņš mozaīkā, kā puzles gabaliņš, kurš palīdz mums veidot šo jauno unikālo pasaules ainu. Bet tomēr ne mozaīka, ne puzles gabaliņš neveidotos bez mūsu brīnišķīgajiem pasniedzējiem, kuram katram bija savs personības starojums. Un, lai gan maģistra studijās ir daudz studentam jādara pašam, tomēr bez pasniedzēja padoma un arī dažkārt kristiskās piezīmes un arī atbalsta mēs nebūtu to paveikuši. Un, lai gan mums novēlēja augšanas cīniņu un grūtības, mēs tomēr esam milzīgi priecīgas, ka mēs esam to paveikušas un ka mēs esam ieguvušas šo rakstniecības studiju maģistra grādu. Vēlreiz milzīgs paldies programmas direktorei, pasniedzējiem, arī tuviniekiem par atbalstu, un lai mums un jums veicas jaunu mērķu nospraušanā un sasniegšanā. Aicinu cienījamos absolventus, ja ir vēlēšanās sveikt jūs mīļos, tos.
tagad muzikāls sveiciens jums absolventiem. There's no heaven. I wonder if you can. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. It isn't hard if you try. No need for greed or hunger, a brotherhood or man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Draugi, radi, absolventu mīļie, absolventi tiks izsaukti pa vienam, bet ziedus jūs varēsiet pasniegt pēc svinīgās izlaiduma ceremonijas Olimpiskā centra lielajā vestibuļā. Rektora rīkojums par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt bakalaura studiju programmas Baltu filoloģija un kultūra studentus, kā humanitāro zinātņu bakalaura filoloģijā akadēmisko grādu ieguvušus. Un tā bakalaura diploms tiek izsniegts baltu valodu studiju absolventiem. Diplomu saņem Simona Dirko.
Daiga Neilande. Diplomu saņem Krista Šeflere. Un diplomu saņem arī Laina Vincūne. Šodien saņem arī Baltu filoloģijas un kultūras, literatūras un kultūras studiju virziena absolventes. Un tā, diplomu lūdzu saņemt Evu Krētaini. Diploms tiek izsniegts Ievai Ozolai. Bakalaura grādu filoloģijā ir ieguvusi arī Līva Vecvagare. Un turpinājumā rektora rīkojums par eksmatrikulāciju. Eksmatrikulēt bakalaura studiju programmas Eiropas valodu un kultūras studijas studentus, kā humanitāro zinātņu angļu un vācu valodu un kultūras studiju akadēmisko bakalaura grādu ieguvušus. Un šo grādu ir ieguvis Andris Jermoļenko. Diplomu ir ieguvusi Anda Nāckalna. Programmā Eiropas valodu un kultūras studijas diplomu par humanitāro zinātņu angļu un franču valodu un kultūras studiju akadēmisko grādu iegūšanu ir ieguvusi Inga Dejus. Šādu diplomu ir ieguvusi arī Beāte Zara. Savukārt humanitāro zinātņu angļu un krievu valodu un kultūras studiju akadēmisko bakalaura grādu ir ieguvuši šādi studenti: Olga Borzīlova, lūdzu Tatjana Kovrovu saņemt bakalaura diplomu. Diplomu saņem Inga Neolāne Kornijānova. Un lūdzu diplomu saņemt Jevgeņiju Volkovu.
turpinājumā diplomi tiks izsniegti mākslas jomas bakalaura programmu studentiem. Un tā rektora rīkojums. Eksmatrikulēt bakalaura studiju programmas jauno mēdīju mākslas studentus, kā humanitāro zinātņu bakalaura mākslā akadēmisko grādu ieguvušas. Un lūdzu diplomas saņemt Dace Lea Briede. Tātad diplomu saņem Maija Demitere. Bakalaura diplomu saņem Zelma Dunte. Lūdzu Valteru Prišānu saņemt diplomu. Bakalaura diplomu saņem Dita Maļinovska. Katrīna Rožu Kalna. Lūdzu Gati Vaitkovski saņem bakalaura diplomu. Bakalaura grāda mākslā ir nopelnījusi Paula Vītola. Un šādu bakalaura diplomu saņem arī Rihards Vītols. Turpinājumā uzklausīsim rektora rīkojumu par eksmatrikulāciju studiju programmas dizaina studentiem. Tātad šīs programmas studenti saņem diplomus, kurā ir rakstīts, ka viņi ir ieguvuši datoru dizaineru profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu mākslā. Šādus diplomus saņem Ilze Gibnere. Diplomu saņēma Kristīna Kaļva. Profesionālo bakalaura grādu mākslā ir iegūsta Liena Ķipēna. Klāvs Lauls ne tikai saņem diplomu par bakalaura grāda ieguvi un kvalifikācijas ieguvi, bet arī studentu padzomes atzinības rakstu. Lūdzu! Aicinu Matīsu Lociku saņemt bakalaura grāda diplomu. Arī Laura Maisiņa šodien saņem diplomu par bakalaura grādu ieguvi un arī studentu padomes atzinības rakstu.
saņēma diplomu Lindu Plosnieci. Un nu jau nākas secināt, ka programmas dizaina studenti ir bijuši ļoti aktīvi studentu padomes darbībām. Un tā diplomu par bakalaura grāda ieguvi saņem Kristīna Putniņa, kuru saņem arī atzinības rakstu no studentu padomes. Un diplomu lūdzu saņemt Zaigu Švikuli. Uzklausīsim rektora rīkojumu. Eksmatrikulēt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas mākslu studentus, kā vidējās izglītības, vizuālās mākslas skolotāju, profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu mākslā ieguvušas. Un šādas diplomas šodien saņem Madara Āboltiņa. Diploms tiek izsniegts Ancei Dinnei. Lūdzu Robertu Riežnieci saņemt bakalaura diplomu. Bakalaura grādu mākslā un vizuālās mākslas skolotāja profesionālo kvalifikāciju ir ieguvusi Viktorija Romānova. Absolventi, pasniedzēji, šodien klātesošie mīļie tuvinieki un tie, kas nav klāt, bet domās ir ar mums, muzikāls sveiciens mums visiem. Sabe jurar por ti, man ir bilde tava, citas bildes pasaulē, man tik skaistas stāvā. Tur bija tāds kā no vakars, saule laižas līdī, zelta pierestas brauc, kafī katnas līdī. Zelta esi man, es esmu no vārā, tevi zināju vēl pirms, pirmā pasaules kārā. Tad es biju rasas dūrs, ķiteli un čalmā, tevi ieraudzīju reiz, Nikolaja galvā. Like you, like it all, what is now.
es esmu no vārā, tevi zināju vēl pirms pirmā pasaules kārtā. Tad es biju resns tūks, ķiteli un čalmā, tevi ieraudzīju es Nikolaja galvā. Laiki mainās, laiki jūk, laika daudz vairs nav, mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tava, man ir bilde tava, man ir bilde tava, mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tava, citas bildes pasaulē, man tik skaistas tava. Turpinājumā ir pienācis laiks izsniegt diplomus mūsu maģistra studiju programmu beidzējiem. Un tā rektora rīkojums – eksmatrikulēt maģistra studiju programmas rakstniecības studijas studentus, kuri ir ieguvuši humanitāro zinātņu maģistra grādu rakstniecības studijās. Un lūdzu diplomu saņemt Rasu Bugaviču. Diplomu saņem Sigita Ignatjeva. Lūdzu Jāna Mackeviča saņemt diplomu. Rektora rīkojums – eksmatrikulēt maģistra studiju programmas latviešu filoloģijas studentus, kā humanitāro zinātņu maģistra filoloģijā akadēmisko grādu ieguvušus. Lūdzu diplomus saņemt Ilzi Karazinu. Maģistra grādu filoloģijā saņem Ilze Kļepikova. Un lūdzu Zigrīdu Knostenbergu saņemt maģistra diplomu. Laikam jau īpaši attieksme man ir pret rakstniecības studiju absolventu Janu Veinbergu. Arī viņa šodien saņēma humanitāro zinātņu akadēmisko maģistra grādu rakstniecības studijās. Lūdzu, saņemt. Un pēdējais rektora rīkojums šodien – eksmatrikulēt maģistra studiju programmas jauno mēdīju mākslas studentus, kā humanitāro zinātņu maģistra mākslā akadēmisko grādu ieguvušus. Un lūdzu diplomu saņemt Kristu Eberliņu.
Diplomu saņem Jānis Jankevits. Un visu beidzot maģistra diplomu saņem Artis Kuprišs. Paldies prorektoriem, paldies dekāniem, darbie absolventi. Tagad, kad Liepājas universitātes diploms ir jūsu rokās, pienācis brīdis simboliski fiksēt pāreju no studenta statusa absolventa statusā. Aicinu visus kopā, pēc manas norādes pārlikt cepurītes pušķi no kreisās uz labo pusi un ovācijām skanot, mest cepurīti gaisā. 1, 2, 3! Jā, katrs brīdis ir rota, ar kuru savas dienu krāsas uz liktenes audekla liec. Tevī arī ir iespēja dota paveikt, ko nebijuši. Galu galā tu esi debesu radīts dzīvības vietas. Ar šo mirkli svinīgā ceremonija ir noslēgusies, lai jums visiem skaista un sirsnības pilna šī diena. Aicinu prorektori, abus prorektors, dekāni un studiju programmu direktors izvest absolventus no zāles. Cienījamie viesi, lūdzu ļausim absolventiem pirmajiem iziet no zāles. Viņi jūsu apsveikumus gaidīs lielajā vestibilā. Lai jums jauka diena!